Iepazīstieties ar jaunākajiem jaunumiem no Nīderlandes karaļģimenes. Šis video apvieno dzimšanas dienas svinības krāšņus, portretus un pietaugušas lomas, kas ir jāzina katram karaliskās ģimenes fanam. Jau 25. maijā princese Valentīna svin savu 59. dzimšanas dienu, un Nīderlandes karaļnams ar lepnumu dalās jaunā portretā, kurā viņa izskatās krāšņa un pieņemama. Skatītāji, novērtē šo skaisto mirkli ar siltiem vēlējumiem. 24. maijā karaliskās ģimenes locekļi izstaro krāsainumā karaliene Maksimā un princese Ariāna. Jaunākā Nīderlandes karaļģimenes meita ir ieguvusi savu skolas beigu apliecību un to atzīmē ģimenes ceļojumā uz Itāliju. Karaliene Maksimā izmiedz ar 54. dzimšanas dienu, un Nīderlandes karaļnams publicē skaistu fotogrāfiju. Sociālajā tīklā atspoguļojas vienkārši vēstījums par šo īpašo dienu. Kāds jaunās fototēlā 58. dzimšanas dienā piedāvā karalis Viljams Aleksandrs, viņš atsakās no apbalvojumiem un parādās klasiskā uzvalkā, izstarojot pārliecību un pieklājību. Princese Ariāna atzīmē savu 18. dzimšanas dienu, un karaļu palātas dalās jaunā portreta sērijā, kurā viņa izstaro jaunības, enerģiju un pašapziņu, skatoties uz jauno dzīves posmu. Jaunās princeses Ariānas portreti, ko veidots Nīderlandes karaļu rezidencē Huistenboss pilī, izstaro auras, kas atgādina patiesu Disneja princesi. Tējos skatoties skaistas spilgtas drēbes un midzošus rotājumus. Tumšā fona priekšplānā princese Ariāna parādās sarkanā pleitā ar ziedu izšūmiem un zemāku dekoltē ar noslēpuma pieskārienu, viņas skatiens pētniejoši raugās garām kamerai, molēdojot vieglu, noslēpumainu smaidu. 19. janvāris 2025. Šodien princese Margarīte, karaļa Viljama Aleksandra tante, svin savu 82. dzimšanas dienu, bet pilīt izveidota bildes, kurā viņa apskaujot savu mīļoto suni izstaro siltumu un mājīgumu. 7. decembris 2024. Novēlot princesei Amenijai laimīgu 21. dzimšanas dienu, pilī publicēts 2 intīmi portreti viņa ar lepnu stāju, majestātiski sēž zirga mugurā, ieguvusi pilnīgu kontroli pār savu dzīvi. Šis iespaidīgais skats, kurā princese Amēlija ar pašpasūtību sēž zirga mugurā, simbolizē viņas pietaugušo statusu, un šis brīdis pētāmies pa skatuvi kā pārliecināta un skaista jaunā sieviete. Skatiet oktobra mēneša 5. 2024. gads, un princis Konstantīns atzimšanas diena ir klāt. Vērojiet, kā nīderlandiešu karaļa pilis izsaka labākos vēlējumus, sagaidot šo īpašo dienu ar siltus sveicienu. Pirms redzama piekārotas skaista Eloīzes fototēls Instagramā, kur viņa ar mīlestību apkārt skauj tēvu. Vērojiet, kā mīļo teju 22 gadu vecumā esošā meita apņem savu vīru, ļaujot redzēt iepriekšējo brīnišķīgo laiku. Redziet septembrī 22. datumā 2024. gadā Nīderlandiešu karaļnama sociālais tīkls paziņo par satriecošām ziņām. Aleksijs Saks studijas Londonā. Vērojiet, kā viņi dodas uz universitātes koledžu, lai apgūtu zinātni un inženieriju. Liels prieks karēvalsts sagaidot karaļa Viljama Aleksandra 57. atzimšanas dienu. Vērojiet, kā viņš kopā ar karalieni Maksimu un meitām Arieni, Amaliju un Aleksiju dodas garā pastaigā Rēmenu pilsētā. Arī jau rīt Avruma karaļu nams publicēja karaļa oficiālo atzimšanas portretu. Vērojiet, kā viņa nopietnais skatiens raisa uzmanību. Starp savām sākām darbām star fotogrāfs Antons Korbīns, kas nofotografējis slavenākās pasaules zvaigznes. 10. aprīļa prieks. Princene Ariāna šodien atzīmē savu 17. dzimšanas dienu, un sociālajos tīklos parādās skaists fototēls no pagājušā fotosesijas brīža, kas tiek smaidīta ar savu siltumu un atmiņām. Svinām 20 gadu jubileju. Princene Amālija, kā Holandes karaļvalsts mantiniece, kļūst pietaugušā, un jaunie portrēti, ko publicējis karaļnams, ir patiesi krāšņi un iepriecina redzēju. Acis pavēstas uz jauno lomu. Princene Amālija stāv blakus savam tēvam karalim Viljamam Aleksandram, sagatavojoties pieņemot atbildīgākas uzdevumus, kas gaidāmas nākotnē. Nēns un balts karalisks šārms, karaļvalsts 10 gadi jubilejas, valsts fototēli izraisīja sajūsmu, bet slavenā fotogrāfa Antona Korbiena radītais portrets ar karalieni Maksimu un karali Viljamam Aleksandram ir patiesi aizraujošs. Atvadoties no bērnības,
Princene Aleksija, Holandes Kāja valsts jaunākā meita, šodien atzīmē savu 18. dzimšanas dienu, un valsts dāvinājums ir skaists, spožs portrets, kas atspoguļo jaunās pietobušās sievietes skaistumu. Pirms vienkārša melna fona stājas Ariānes un Amālijas māsa, izteicot pārliecinātu pozu baltā blūzas plētā. Skatītājs redz, cik pietauguša un skaista ir kļūsi šī jaunā princese, kas atver jaunu lapuse. Janvāra beigās, palac izrotējot priekšzīmīgus fototēlus sakara valsts lido pretī, lai atcerētos bijusās Karolīnas Beatriks dzimšanas dienu, kas atzīmē 85 gadu, apvienojot viņu ar valdnieku un mazmeitu. Decembrī veiktais portretu sērija ieskauj karalienes Beatriks atzīmējot priecīgā 85. dzimšanas dienas atklāšanu, iecerot viņas skaisto vērtību, kas patīkami veido visu iepriekšējās kārtības prieks.